Nu, kāds sajūtas? Es jāskatās, pēc tam pateikšu. Nu ko, labdien visiem! Šodien beidzot esam Geto džimā. Zem manas kājas stāv hantele. Pašlaik viņi ir 44 kg. Rekur stāv malā šaibiņas pa nepilniem 5 kg. Un šodien cerēsim, ka varbūt kāds beidzot pacels 100 kg hanteli. Milzīgs paldies Dainim, ka iedeva mums šo hanteli un kā arī dos kādam iespēju laimēt 100 eiro. Te jau es biju cuhu paņēmu. Lielākā daļa 62 jau pacēla, tagad liksim 72. Šis jau būs, es domāju, mazliet grūtāk. Nu ko, aiziet, 72. Kurš pirmais, kurš mēģinās? Sotoks būs laikam, ne? O! Labs. Davai. Gandrīz. Bet, nu, Oi. O. O, labs. O. Easy, labs. Mēģinu mums taisni ņemt. Man tā vieglāk bija, jā. Nav nemaz tik viegli. Oi, easy. O, labs. Ir savējs. O. Mēģinu varbūt vairāk ar kājām. Tur ir tvērienu ar kājām cel. O, ir. O. Ir. Malacis. Labs. Easy. Tas 72. 72? Jā. Nē, te vēl cilvēki iesildās. Jā, paņem vienkārši un cel. Easy. Labs. O, krasava. Vai, šitā vieta uz vienu pusi. O! Давай. Aiziet. Easy. O! Te ir skaists. O, labs. Nu ko, cilvēki, tagad stāv 81. Tā kā lūdzu, kurš pirmais? Es te stāvu šodien ar lielāko cilvēku, ko es esmu redzējis šodien. Tātad, nu, pastāst par sevi, ar ko tu nodarbojies? Esmu profesionāls IFBB pro bodybuilders. Kultūras sanāk latviski, ne? Jā, kultūras sanāk. Tā ir man arī ikdienas rutīna. Diezgan iespaidīgi. Kāds tev vispār svars tagad pašlaik? 115. 115. Un startē kādā svarā? 96. 96. Nu, mēģināsim, jā. Būs tikai uzmanīgi. O, īsti. Malacis. Tad paņēma rīk. O. Davai. Easy. Kā pa gaisu. Davai. Ir, nu. Žoskāk. Ir, labs. Davai. Saņemies. Давай. Ir. Labs.
Krasava. Ir. Labs. Davai. O. Easy. O, krasavčiks. Давай. Aiziet. Nu, ir. Labs. Давай. O. Давай. Labs. Malc. Ir, jā. Давай, ir, nu. Ui. Malc. Nu, ui. Nu, ir. Labs. Aiziet. Nu, ir. Labs. O. Давай. O. Ir. O. Давай. Saņemies. Nu, ir. O. Viens ir kaut kas pat labāk. Pats ar to rabām tajā. Viens nepamanīs. Ja kas cilvēki, tas stāv 91 un pa 91 mēs kreatīnu dosim jums. Tā kā, ja pacels, tiks pie kreatīna. Nu, ir. Labs, malec. Reku. Lielākam spēkam. Davai. O, easy. Malec. Rekur. Kreatīns. Davai. Pamēģini varbūt otru roku. Oi, uzmanīgi. Davai. Nu, gatavs? Jā. Davai. Davai, nu, saņemies. Давай. Žoska. Nu? Nu-ka. Davai. Nu, ir. Malec, labi. Krasava. Rekur kreatīns. Paldies. Davai. Davai. Davai, saņemies. Easy. Op, uzmanīgi. Davai. Ir. Krasava. Sotaku jānāk. Davai ar kājām. Davai. Nu, labi, atpūties bišķīt. O, ir labs, malec. Eku, krasava. Un keto game čep. Davai, saņemies. Aiziet. Davai. O, labs, malecis. Tīns palicis. Ir. Šo, malec, labs. Davai. Nu. Nevar jau satvērt vairs. Nu, jā. Jā, tomēr tev sāk. Saņemies. Nu. Davai. Nu. Davai! Nē, malec, kā tā. Nu. Davai. O. Labs. Nu. Iet. Mēģināt? Davai, saņemies. Aiziet. Nu. Bez steigas saņemies. Un to labi? Davai. Nu. Давай. Моргви, давай. Ну. Ой. Labs, malec.
Nu. Ir. Malac. Krasā. So, easy. Davai. Ar kājām, vecīt vērā. Ar kājām. Kā sagribas? Es nevaru skatīt savu. Kā pagaid. Ir. Malac. Ko beidzot 100 kg stāv, tā kā mēģināsim, cerams kāds tiks pie 100 eiro. Nāc, pirmais. Nu, kāds pašjūts būs, nebūs? Mēģināsim skatīties. Mēģināsim. Jā, protams. Galvenais domā par 100 eiro dāvanu kartu, ko tu vienreiz saprast. Nav galvenais. Galvenais ir respekts. Nu jā, tā kā davai, veiksmi to. Jā. Davai, saņemies. Davai. Aiziet. Nu? Ir! Labs, malac. Man bija grūti. Viduvējs. Būs, es domāju, ne? Davai. Saņemies. Davai. Ui! Labs, malac, apsveic. Paldies. Uzvarēji. Jā, malacis. Kietiņā tāds vairāk vajag. Vajag. Tā tad jautājums. Uzvarēji 100 eiro dāvanu karti. Ko tu pirksi no Iconfita? Gan jau proteīnus, gan jau kaut kādus pre-workoutus un... Jā. Nu, malacis. Ar ko tu vispār ikdienā nodarbojies, ka tev tik daudz spēks? Skrienu, deliftoju atkal un skrienu, pievalkos. Jā. Visu pat uzciņam. Nu, malacis. Tā tik turpināt. Tā kā, paldies, pasākumu. Paldies tev, ka atnāc. Mēģinam? Nē. Nebūs? Nebūs. Galvenais ticēt sev, ne? Nu. Pirms tam jau grūti gāja. Nu? Būs smagi, bet būs. Iesildošais. Davai. Nē, vispār neceļ svars. Es domāju, šī to pacels. Davai. Aiziet. Nu? Ir! Labs malts. Krasava. Nu, gatavs? Būs? Да, думаю. Давай, пробуем. Давай. Aiziet. Nu. Давай. Būs. Ну, ай. Можно левый? Да, пробуй. Ай. Давай. Es ļoti ceru uz to. Es arī ceru, ka pacels. Tu to vari. Давай. Aiziet. Nu. Давай. Oi. Krasava, malas. Paldies. Malas tiešām. Nu, pacelsi? Jā. O, malas, davai, mēģini. Es taisa muguriņu tev dar. Nu, gatavs? Aiziet. Nu, ir. Malacis. Malacis, super. Nu, kāds sajūts? Es jāskatās, pēc tam pateikšu. Nu, davai, veiksmi tev. Aiziet. Nu. Davai. Ui. Tas rokā bija? Čau, man sauc Kalvis un es norāvu biceps 100 kg hanteles izaicinājumā. Tā hantele, tas 100 kg jau nav tas trakākais. Trakākais tas, ka tur bija fētgribs. Tev tas svars jātur uz pirkstiem reāli tvērienu. Pie mazāka svara, kā jau redzēt, tur 90 kg nekāda problēma. Tur mēs cēlām taisnu roku. Un tad mēs mēģinājām tur tās rokas tā kā atstutēt pret to hanteles maliņu, lai tā kā bišķiņ svars mazāks būtu vēl kaut ko es nepareizi izdarīju. Es to svaru sāku celt uz biceps, ko teorētiski arī lielākā daļa nedara, jo viņi to nevar izdarīt. Man biceps spēcīgāk sanāk pa saitēm, es to varēju izdarīt, un līdz ar to, kas notiek, sviras efekts sākās. Reāli saite tur to roku, te. Un tā kā ar lauzni man vienkārši tas svars vilka un pārplēst to saiti. Ar taisnu roku man tā nebūtu noticis. Saucām uzreiz, protams, ātros. Es jau uzreiz sapratu, kas notika. Es dzirdēju, redzēju tur to plīsumu un ātrie pateica, ka nevarēs atbraukt. Bija man jāved uz slimnīcu, ka paņēma pretī. Nu, kas jums notika? Norāva biceps. Paskatās,
Jā, biceps norauts. Nu, šodien nevaram tev paņemt, tad atbrauc rīt. Nu, dēļ tā es gaidīju 3 stundas, jā. Nākamajā dienā aizbrauc, tad gan jau sākās viss operatīvi. 9, kā ierados, uzreiz mani paņēma, tur viss analīzes to. Brīktīgi paveicās, ka nebija nedēļa jāgaida, bet nākamajā dienā jau sašuvu visu kaut kādu stundu gāja. 3 caurums man kaulā izurba, to cīpslu pieskarūvēja atpakaļ pie rokas. Un tagad neko, nu kaut kādas 2 nedēļas nevaru vispār vairāk pa 90 grādiem viņu kustināt. Tad būs 30 grādi vēlāk vēl, jāsāk staipīt, jo reāli viņš man tagad ir īsāks. Nu, paies kaut kāds līdz gan jau pusgadam tā atjaunošanās, bet nu, teorētiski varēšu vēlāk turpināt visus svarus celāt un tikai nu, tā morālā trauma bišķiņ, ja tikšu pār, tad jau gan jau viss būs labi. Kā arī milzīgs paldies Aika un Fitam par atbalstu, jo kā pusgadu man būs rehabilitācija, tā kā viņi man atbalstīs ar visādiem uzturu bagātinātājiem, lai ātrāk atjaunošanās notiek, kā arī jūs varat izmantot promo kodu biceps 15 un saņemt 15% atlaidi. Uzmanīgi tikai. Pa kāds biceps nezinu. Nu, davai, aiziet. Tas ir tikai sopa. Davai. No. Nekas, malts tik un tā, krasava. Tikai prātīgi. Viss ar prātu. Varās vaļā. Davai. Nu? Gatavs? Būs? Jā. Davai, saņemies. Aiziet. Nu? Labi, moši atpūties bišķīt. Da, jā. Davai. Aiziet. Nu? Oi! Labs malts. Nu? Aiziet. Nu? Labs malts. Davai, aiziet. Aiziet. Nu? Nu? Labi, bišķi atpūties ar kreiso. Davai. Aiziet. Nu? Ai, gandrīz. Aiziet. Nav nemaz tik viegli. Aiziet. Nu? Diezgan tuvu. Nu? Davai. Nu? Davai. Nebūs. Aiziet, davai. Man nav. Saņemies. Nu? Davai. Nu? Nu? Labs, malats. Man te ir viens jautājums, kā? Ar ko tu nodarbojies? Ikdienā esmu celtnieks, dzīvos visu dzīvi laukos, esmu fiziski strādājis, labi, nav tā Kramps, labs. Kramps, cīpslainais, jā. Kāds sajūts, ka tomēr paveic šo 100 kg? Es ļoti daudz skatos amerikāņiem šitos, ir bijis interesi, pašam bija doma bijis kaut ko tādu, vienkārši atnest centrā Rīgā 100 kilo, bet tad tiešām nedēļa apakaļ ieraudzīju tavu postiņu. Nē, malas tiešām. Cīņa bija smaga, bet, sanāca tā kā milzīgs malas, tā kā respekto. Malas, krasā. Nu, kāds sajūtas būs vai nebūs 100 kg? Tu jau redzēs, bet ņemot vērā, ka 90 bija pārāk viegli. Pārāk viegli, nē, bet tāds iesildošais, es domāju, ka sajies. Njās tās sajūtas. Ja pa vidu būs normāli sajūta, tad cels līdz galam. Es tevī ticu. Aiziet, davai. Veiksmi tev. Easy, malas.
Es jau domāju, te vairāk pa 100 to būtu. Varbūt. Pirmo reizi tās. Ko es izdarīšu ar 100 eiro, ko jūs man iedosiet, jā? Jā, Iconfitā. Ko tu pirksi? Kas tev vajadzīgs ikdienā? Iconfitā ikdienā noteikti lietoju daudz proteīnu. Tātad proteīns būs numur 1. Jā. Varbūt vēl kāds interesants produkts būs. Es nezinu, varbūt tās kreatīns jāapstāst, kāda jums tur ir. Jā. Bet pa lielam tās ir 2 galvenās lietas, ko es lietoju. Moši kādu vitamīnu jums arī labi. Pareizi. Tās ir 3 lietas, ko es ikdienā Kā tieši proteīnus lieto whey vai beef? Whey. Neesi mēģinājis beef proteīnu? Esmu, bet es vairāk lietoju proteīnu tā kā ātra pēc, nezinu, atjaunošanās, lai ātri uzsūcās. Un man tur ar ēdienu nav problēmas. Beefs vairāk tā kā ēdiens ir. Nosacīt, ilgāk uzsūcās. To man nav problēmas, to es ēdu normāli. Skaidrs. Tā kā paldies, Veič. Paldies tev, ka piedalījies. Malacis. Jā, līdz nākamajai reizei. Jā. Nu ko, izaicinājums ir beidzies. Pasākums bija ļoti jautrs. Esmu šokā, cik reāli stipri daži cilvēki ir. Diezgan daudzi pacēla to 100 kg hanteli. Tā kā es vēlos kopā ar Iconfitu pateikt jums visiem milzīgu paldies, kas atnāca šeit, izmēģināja, piedalījās šajā konkursā. Un, ja jums vēl kādas ir konkursa idejas, droši rakstiet komentārā, spiežam like, piesakojam visos sociālos tīklos un jā, tiekamies nākošajā konkursā.